Labrīt, labdien, jā, kā nu kurš uzskata 11 no rīta, kāds varbūt no citas laika zonas slēdzas. Būtu ļoti liels prieks, ja kāds no ārzemēm arī apmeklētu mūsu webinārus, jeb virtuālas darbnīcas, kā mēs to saucam. Jā, šodien ir pirmā sērija, jeb sesija no virtuālu darbnīcu seriāla, ko mēs nosaucam Gudrāks ar Crayon, kur mēs īsi un kodolīgi stāstīsim par pilnīgi dažādām lietām attiecībā uz mākoņiem, kas attiecas uz konkrētiem vendoriem vai vendor agnostika, par kādiem konceptiem, bet tā, lai neicinātu, kā parasti, visus uz fiziskiem semināriem, kur jābrauc, jātērē laiks, un viņi arī aizņem daudz laika. Uz tādiem īsiem webināriem daudz vieglāk savākt cilvēkus un arī brīva atmosfēra, nedomājot par to, kā tur, nezinu, kā es izskatos uz lielas skatuves un tādam lietam, vienkārši pastāstīt par vienkāršām lietām, tā, lai katrs varētu palikt drusciņ gudrāks uz katras tās darbnīcas sērijas beigām. Šodien es sākšu šarot slaidus. Share screen. Tā. Es pieņemu, ka jūs redzat. Jā. Jo es redzu sarkano rāmīti apkārt savam ekrānam, tas nozīmē, ka tas tiek šarots. Lūk, tad pirmās mūsu darbnīcas temats ir testa brauciens mākoņos. Kāds varbūt jau nojūt, par ko ies runā, kāds varbūt pilnīgi nezina, tāpēc man ir neliels summary, kuru, lai ir skaidrs, par ko iet runa. Tad iet runa par to, kā pareizi būtu sagatavoties migrācijai uz mākoņu vai kaut kādas mākoņu tehnoloģijas, ja pakalpojuma izmantošanai pie sevis. Tāda situācija, kad mēs vai nu pilnīgi nezinām, vai zinām, bet pamaz, lai pieņemtu kaut kādu tādu no visām pusēm apsvērtu viedokli par to, kādi mākoņu pakalpojumi būtu mums piemēroti, kādos izmēros, par kādam cenam. Un par to arī mēs šodien runāsim ar uzsveru tam, kāpēc tieši būtu vērts tieši izmēģināt tehniski kaut kādus risinājumus pirms pieņem gala lēmumu par migrēšanu vai arī nemigrēšanu uz mākoni. Tad sāksim ar to, ka pats galvenais, ka vienmēr, ja mēs runājam par biznesu, par uzņēmumu vai par sabiedrisku organizāciju, ir iemesli no biznesa puses, kāpēc mēs izskatām migrāciju uz mākoni. Vispārējais, interesanti patestēt, visi runā, tāpēc arī mums vajag. Tas galu gala neder, tā ir vienkārši galu gala vienkārši laika terēšana, jo gala lēmums būs no biznesa puses, vai dot vai nedot naudu. Tāpēc ir jāsaprot, ko mēs gribam biznesam piedāvāt, ieviešot tas mākoņu tehnoloģijas. Iemesli var būt pilnīgi dažādi. Pasaules pieredze viņus palīdzēja kristalizēt tādas nosacīt 5 kategorijas. Protams, ka var dalīt malkāk vai atrast vēl kaut ko, bet kas galvenais, ko parasti cilvēki grib panākt, ne cilvēki, organizācijas grib panākt ar migrāciju uz mākoņiem. Varbūt nepilnība, varbūt tikai kādiem atsevišķiem servisiem, bet tā tomēr ir migrācija uz mākoni. Tad pirmais, ko īpaši šodien, kad mums visur apkārt ir mākslīgais intelekts, virtuālie asistenti, varbūt, ka bizness grib ieviest inovācijas. Viņi grib gudrā veidā analizēt savus datus, izmantot machine learning, grib ieviest tos pašus tikko pieminētos virtuālus asistentus, atpazīt
bildes, atpazīt video. Piemēram, ja notiek kāda video novērošana, mēs gribam, lai nevis cilvēks visu laiku skatās uz 101 kameras un lai saprastu, kas notiek apkārt, bet lai kaut kādus objektus tajos video streamos identificē tas mākslīgais intelekts un, respektīvi, ātrāk varētu noreģēt un par kaut ko paziņot. Šis ir pirmais iemesls. Otrs, kas, manuprāt, varbūt mūsu reģiona ir pat populārāks, ir cenu samazināšana. Mēs skatāmies uz mūsu datu centru, mēs skatāmies, cik mums maksā uzturēt dzelžus. Mums vajag cilvēkus, kas visu laiku brauc uz datu centru, kaut ko tur slēgt vadus, mainīt dzelžus, rebootot vecos serverus, kas visu laiku uzkārās. Un tad mēs pret to liekam mākoni, kur viss tiek menedžēts no mākoņu providera pusēs, un sākam skatīties, cik mūsu kopējais izmaksās paliekot on-prem, ir salīdzināmas ar to, cik mums maksātu tās pašas biznesa aplikācijas pārcelt uz mākoni un tur darbināt. Trešais variants, kāpēc mēs varam skatīties, kāpēc biznesa var skatīties uz mākoni, ir uzlabot biznesa aplikāciju pieejamību. Respektīvi, ja pēkšņi mēs izaugam, mēs esam starptautiska kompānija, mums klienti slēdzas pie mūsu kādu web resursa, internetu veikalā no visas pasaules, no ASV, no Austrālijas. Tas nozīmē, ka mūsu sistēma jāstrādā 24 stundas. Brīvdienas varbūt nē, bet ja tas ir internetu veikals, tad droši vien kā ir, ja tas ir business to customer business. Un mēs varam sākt domāt, vai mums vajag varbūt uzbūvēt otru datu centru ar sinhronu replikāciju, automātisku pārslēgšanos, pašiem taisīt tur strečot uz tīklus, strečot uz storage'us, tērēt uz to visu laiku naudu, un nav garantijas, ka mēs pēc tam varēsim to uzturēt ar mūsu speciālistu kvalifikāciju. Vai arī mēs varam sākt domāt par to, kā uzbūvēt to vienu kāju vai pat vispār abas datu centru kājas pārcelt uz mākoni un tāda veida uzlabot savu pieejamību. Viens variants, kuru īsti variantu citu nav, tas ir, ja mums vispār nav iespēja vairs fiziski atrasties datu centrā. Piemēram, ēka, kur mums bija datu centrs, ir vecā. Mums bija lēti par viņu maksāt, mēs tur izrīkojam savu datu centru, un tagad mēs zinām, ka to ēku ņems no eksploatācijas, mums vajag izvākties, un tad mēs sākam skatīties, un izrādās, ka īstenībā tos dzelžus izvietot kaut kur tāda nopietna profesionāla datu centra ir par dārgu. Un ko tad darīt? Vai varbūt mums ir kompānijas politika tāda, ka mēs vairs nepērkam dzelžus. Mēs netērējam naudu uz dzelžiem, mēs gribam visus pakalpojumus, par visiem pakalpojumiem maksāt pēc subscription modeļa. Un tur jau parādās uzreiz mākonis, un tas nozīmē, ka mums vajag atteikties no tā datu centra kaut kāda noteikta perioda, kur tad mēs iesim, uz citu datu centru nē, droši vien uz mākoni. Un pēdējais variants ir tad, ka mēs īsti negribam visu pārcelt uz mākoni, bet, kad mēs runājam tur, kā sāku ar tām inovācijām, mēs gribam ieviest tas inovācijas, bet tikai priekš dažām aplikācijām, kas ar to arī, kas to pakalpojumu, kaut kādu jaunu, modernu pakalpojumu mūsu klientiem arī nodrošinās. Tāpēc mēs skatāmies uz mākoni kā uz tādu piekābi, kur mums galvenā infrastruktūra joprojām sēž mūsu datu centrā, on-premā, un visas jaunas lietas mēs sākam likt tur mākonī. Respektīvi, ja mēs precīzi saprotam, ko mēs no biznesa viedokļa gribam panākt, tad mēs varam iet tālāk un runāt jau par to, kā tad mēs sāksim plānot savu migrāciju uz mākoni. Tad, protams, mums vajag saprast, kas ir vispār mūsu biznesa aplikācijas un no kā viņas sastāv. Jo runājot par migrāciju, bieži vien cilvēki domā par to, ka nomigrēties uz mākoni man nozīmē, ka es paņemšu visu pilnīgi, kas man ir, un man vajag to visu pārcelt tur iepūst mākonī. Nē, tā visdrīzāk nebūs, tāpēc arī visi tie
sākotnēji aprēķini, ko varbūt dažus gadus atpakaļ kāds ir vecs, un viņam likās, ka nē, tas kaut kā pat dārgu izskatās tas mākonis. Tas tāpēc, ka migrācijas stratēģiju nevar izvēlēties vienu priekš visām mūsu aplikācijām. Obligāti jābūt analīzei, kas mums ir, no kā sastāv aplikācijas, kādas ir prasības uz pieejamību, kādas ir iespējas automatizēt kaut kādus procesus, piemēram, ieslēgšanu, izslēgšanu, dinamisku resursu izdalīšanu. Un tas nozīmē, ka priekš katras atsevišķas aplikācijas mums var būt atsevišķais plāns, ko mēs arī izstrādājam plānošanas fāzē. Un tad, kad mēs esam izvēlējušies stratēģiju, mums pienāk tas labs brīdis, ka mums vajag būt pārliecinātam, ka šī stratēģija strādās. Un, lai to panākt, arī līdz tam laikam vajag iztestēt to gala tehnisko risinājumu, kurš mums dos vislielāku atdevi no tā laika un naudas, ko mēs iztērēsim sākotnējā migrācijas fāzē. Un te mēs nonācām pie foršas bildītes, kāds, kas jau kādu laiku apmeklē mūsu pasākumus, ir varbūt redzējis šo bildi, vai ja ir kaut kur skatījies citas prezentācijas par mākoņiem, varbūt šī bilde ir pazīstama. 7 R's viņi saucas. 7 migrācijas stratēģijas, katra ar saviem plusiem, ar saviem mīnusiem. Es iešu no apakšas uz augšu šajā sarakstā, kas mums ir labajā pusē, 2 stratēģijas, retire un retain, kas īstenībā nav migrācija, tāpēc arī bildi viņi izskatās tā drusciņu maliņā, un arī tekstēs viņus iezīmēju kursīvā, tāpēc, ka tas nozīmē, ka mums nav vērts šo aplikāciju migrēt, tāpēc, ka varbūt mēs vispār atteiksimies no viņas pēc kāda laika, vai mēs piekritam, ka, lai viņa dzīvo tur, kur dzīvo, ja nomirst, tad, lai nomirst, viņa mums nav kritiskā. Vai varbūt tas ir tas 5. tas biznesa scenārijs, ko es agrāk stāstīju, ir, ka mums on-prem paliks, līdz ar to šī aplikācija paliek on-premā. Varbūt, nezinu, tā ir specifiska aplikācija, kas pārvalda mums kaut kādas iekārtas mūsu ražošanas cehā, rūpnīcā, un mums vajag, lai tā aplikācija darbojas turpat, lai tur ir minimālā aizturē, tur maksimālais throughput pieejams, tur viss, kas var būt, kas var noteikt to, ka aplikācijai jāatrodas kaut kur tuvumā tam iekārtam, ko viņa apkalpo. Un tad mums paliek 5 tieši migrācijas stratēģijas, kurās mums vajag, kā es teicu, pamēģināt piemērot uz katru biznesa aplikāciju atsevišķi, nezinu, uz grāmatvedības aplikācijām, loģistikas aplikācijām, izstrādes procesi, ražošanas procesi, tur, nezinu, komunikācija ar klientiem, kas vēl var būt. Jūs visi labāk paši ziniet, no kā sastāv jūsu uzņēmuma jeb organizācijas ikdienas dzīves cikls. Un tad tagad iesim no augšas uz leju. Visvieglākais, visvienkāršākais veids, kā nomigrēties uz mākonu, ir, kas angliski saucas relocate, pārcelties. Kā var panākt šo migrāciju? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, piemēram, mums ir VMware infrastruktūra, kura ir parasti vairākumam klientu ir VMware, un mēs gribam ātri un neko gandrīz nemainot aplikāciju arhitektūru pārcelt no sava datu centra uz mākoni. Tas ir tas scenārijs, kur varbūt mums vajag ātri pamest datu centru. Vai paplašināt datu centru, teiksim, uzbūvēt otru. Un te mums palīdz tādas tehnoloģijas, ka, piemēram, VMware mākonis uz AWS, varbūt Azure VMware engines vai Google VMware engines, kur mēs saņemam VMware virtualizācijas vidi kā pakalpojumu. Un pārvaldam viņu ierasta veidā, administratoriem nav kaut kur tur baigi jāmācās par jaunu platformu. Mums virtuāls mašinas kā bija VMware formātā, tā arī palika VMware formātā. Mēs vienkārši viņus ņemam un aiznesam citur. Otrā migrācijas stratēģija ir
rehosting. Kas ir varbūt vispopulārākais, un droši vien katrs ir dzirdējis tādu teicienu lift and shift. Tas nozīmē, ka mēs paņemam savas virtuālas mašīnas, konvertējam uz mākoņu natīvu formātu un atstājam, ka virtuālas mašīnas. 99,9% gadījumā visas tas virtuālas mašīnas turpinās strādāt, pēc tās konvertācijas nekas īsti nemainīsies. Tas neprasa daudz laika, tas neprasa daudz plānošanas. To var automatizēt, un tad tas notiks drusciņi ātrāk, vai darīt to visu manuāli, tad tas notiks drusciņi lēnāk, bet tāpat tas ir arī ļoti ātrs veids, kā dabūt savus resursus mākonī. Bet ātrs nenozīmē lēts. Respektīvi, ja mēs skatāmies uz pirmo, par to saglabāt VMware engine, tas būs vienmēr visdārgākais. Lift and shift būs arī ātrs, drusciņi lētāks, bet tāpat tas nebūs efektīvs veids, kā izmantot mākoņu resursus. Kāda jēga mums ir darbināt virtuālas mašīnas, piešķirot tur resursus, atmiņu, CPU, ja virtuāla mašīna vienmēr ir noslogota, pat ja viņa ir noslogota uz 70 vai 80% visu laiku, tāpat priekš mākoņa tā ir liela resursu, kā saka, tā ir vienkārši naudas izmešana uz tiem resursiem, ko mēs izmantojam. Pat ja tie ir 20 vai 30. Tāpēc mūsu galamērķis, šis var būt kā pirmais solis, bet galamērķis mūsu migrācijas stratēģijai varētu būt replatforming. Tas ir, kur mēs paņemam savu aplikāciju, jeb aplikācijas daļu un pārceļam viņu no virtuālas mašīnas uz menedžētu servisu. Ļoti labs piemērs ir, ja mums ir Windows serveris ar piemēram, Microsoft SQL datubāzi, mēs varam viņu pārmigrēt uz mākoni kā VMware virtuālu mašīnu ar Windows serveri ar Windows SQL datubāzi. Tas bija pirmais scenārijs. Otrs, mēs varam viņu nokonvertēt uz Azure vai AWS natīvu formātu un turpināt darbināt pašiem menedžot. Replatforming nozīmē, ka mēs izņemtu to datubāzi un sāktu viņu izmantot kā pakalpojumu no mākoņu providera, kur mums nevajadzētu jau uzturēt operatīvu sistēmu. Tas ir efektīvāks veids, bet tāpat mums vajag pieteikt CPU resursus, ir arī serverless datubāzes, bet pārsvarā tāpat tas nav arī tas labākais veids, kā patērēt mākoni. Tāpēc mūsu optimālākā stratēģija, kas, ja mums ir, piemēram, kritiski dabūt to izmaksu samazinājumu, varbūt repurchasing vai refactoring. Repurchasing mums īsti neinteresē, tas nozīmē, ka mēs vienkārši nopirksim kaut kādu citu, drīzāk software as a service risinājumu šīs biznesa aplikācijas vietā, bet refactoring nozīmē, ka mēs sāksim izmantot vismodernākos, viskrūtākos pakalpojumus no mākoņa, bet tas nozīmē, ka mums jāparaksta tā aplikācija. Developerim jāpārtaisa katrs aplikācijas modulis, lai viņš varētu izmantot jau advancētos mākoņu pakalpojumus. Tas būs visefektīvākais veids, kā patērēt ilgtermiņā mākoņu resursus. Tas būs gala mērķis mūsu migrācijas stratēģijai, bet, protams, tas prasa vislielāku ieguldījumu no izstrādātājiem, lai pārtaisītu to aplikāciju. Un šeit mēs nonācam pie tā, kā man saprast, vai es varēšu panākt to gala mērķi ar refactoringu vai replatformingu. Un kā man vispār izvēlēties, ka šis ir mans gala mērķis? To palīdzēs izdarīt ir algoritms, kas palīdz jums atbildot uz jautājumiem, yes, no, izvēlēties jūsu aplikācijai konkrētu stratēģiju, un tad jūs zināt, ok, šai aplikācijai man gala mērķis ir tas, bet vai tas strādās? Un, lai to saprast, tad mēs nonācam pie galvenās šodienas tēmas, ir kā notestēt tehniski to koncepciju, kuru jūs redziet kā gala variantu jūsu mākoņu misijai, mākoņu ceļam, testa brauciens mākoņos. Kā pierādīt, kā tas strādās, tā lai būtu drošam, ka kad mums beigās pienāks laiks migrācijai, mēs precīzi zinām, kāds ir tehniskais risinājums un cik tas maksās. Pirmais, visvieglākais variants ir uztaisīt demo. Visi ir redzējuši 101 demo,
kur vai nu pie jums biroja atbrauc kāds un īsi parādā, kā izskatās produkts bāzes lietas interfejsā, vai līdzīgajos webināros jums ātri vai pat YouTube ļoti daudz arī ir ieraksti par to, tādas īsas demonstrācijas, ko produkts dara, kā var paklišināt kaut kādas pogas. Reizēm arī klientam tiek dota iespēja nospiest pāris pogas, tā lai saprastu, ok, labi, lielajos vilcienos skaidrs, kas tas ir par produktu, ko viņš dara, un arī ar mākoņu tehnoloģiem var vienmēr pieteikties kaut kādam demo. Teiksim, mēs gribam paskatīties, jūs tur runājat par serverless aplikācijas arhitektūru. Gribam paskatīties, kā tas strādā klasiskā varianta, piemēram, nezinu, web serveris ar datubāzi apakšā, failu storage kaut kāds pa priekšu, kaut kāds varbūt tur content delivery service. Gribam apskatīties, kā tas izskatītos tajā pašā advancētākā migrēšanas stratēģijā. Lūdzu, parādiet. Un tad pusstundas laika jums parāda, visi saka, ok, paldies, ņemsim vērā. Labs veids, kā iepazīties ar tehnoloģiju. Ne īpaši labs veids, kā pārliecināties, ka tieši jūsu aplikācija strādās šādā izkārtojumā. Otrs variants, kā to jau varētu panākt, ir pieteikties triālam. Triālajās versijas ir pieejams gandrīz visiem produktiem, kas ir IT tirgū. Dažreiz pat arī fiziskām iekārtām vai pieteikt triālu. Tas ir veids, kā jau kaut ko padarīt ar saviem datiem, ar savām sistēmām. Kāds varbūt lielākais mīnus ir tas, ka ja tas produkts ir jauns, tad visdrīzāk cilvēks, kam tiks uzdots viņu notestēt, viņu nenotestēs. Pirmkārt, viņš nezina, ko tur darīt. Līdz ar to viņš saka, man nav laika mācīties, es negribu, un ļoti bieži tie triāli, kam cilvēki piesakās uz, piemēram, 30 dienām vai 60 dienām, tā arī beidzas pēc tam 30 vai 60 dienām, cilvēkiem neko netaisot un nedarot. Un te ir otrs mīnus, ka triāls parasti nozīmē to, ka viņš beigsies pēc diezgan īsa laika, un pēc tam jūs viņam vairs nevarēsiet pieteikties. Un trešais variants, trešais iemesls, kāpēc varbūt tas nav labākais variants, kā viņu notestēt, ir tas, ka triāli bieži nāk ar ierobežotu funkcionalitāti, kur jūs varat pataisīt kaut kādas bāzes lietas, kaut kādas bāzes versija, un tad jūs gribēsiet ieslēgt kādu advancētu feature, jums pateiks, ja jūs gribat notestēt šo, jums tad jāsaka izmantot tas produkts pilnvērtīgā versija un jānopērk pilnvērtīga licence. Ko tad darīt? Demo neder, trials neder, un tam mēs nonācām pie tā, kāpēc arī proof of concept pakalpojums saucas proof of concept. Tas ir pierādījums tam, ka jūsu izvēlētā koncepcijā strādā. Kādi ir galvenie bonusi pieteikties proof of concept? Pirmais, visas operācijas, viss plāns uz to proof of conceptu tiks saskaņots ar partneru, kas uz 100% saprot, kā strādā tehnoloģija, kurš zina, kā labāk šo tehnoloģiju ieviest jūsu use case, un gandrīz tā kā jūsu vietā visas operācijas darīs, jūs vienkārši varat skatīties, teikt, ok, tagad lūdzu izdari šo, tagad lūdzu izdariet šo. Ok, labi, mums vajag izdarīt šo. Vai rīta sesija mēs pamēģināsim kaut ko pārmuvot uz mākoni un tad notestēsim performanci, izdarīsim to. Tas ir tāds plāns uz mēnesi, 2, varbūt pat atkarība no produkta un vendora to termiņu var pagarināt, kur jūs cieša sadarbība ar cloud providera partneri izstrādāsiet un īstenosiet to testēšanas plānu jūsu aplikācijai konkrētajai migrācijas stratēģijai, lai panāktu konkrētu biznesa mērķi migrāciju uz mākoni. Ļoti būtisks bonus ir tas, ka gandrīz vienmēr tos POC mākoņu vendors ir gatavs finansēt. Tā, lai tie resursi, ko klients iztērē uz mākoņu, izmantot tos mākoņu servisus,
lai viņam nav jāmaksā par to, ko viņš īsti neizmantoja produkcijai. Un arī tas finansējums nosēdz arī partnera darbu, jo tas aizņem stundas, protams, atkarība no apjomā. Tas varbūt 2 stundas nedēļā vai pat vairāk, un ja tas ir ilgs projekts, tad tur var uzkrāties. Jā. Un tad visi ir laimīgi, klients ir laimīgs, tāpēc, ka viņam nav jāmaksā par to POC, viņš vai viņa var pateikt precīzi, ko gribas notestēt un ko gribas apskatīties. Partners, protams, vienmēr palīdzēs, tāpēc, ka viņam arī apmaksā to laiku, ko viņš izterē, un viņš ir gatavs pielāgoties klientam. Un atšķirība no demo vai triāla, ja gadījumā jums ļoti patika, ko jūs redzējāt, sava proof of concept, un tik ļoti patika, ka jūs sakat, ka man jau patīk, kā tas viss strādā mākonī. Mēs tur nomigrējam kaut kādu aplikāciju, ļoti forši. Labāk strādā nekā mūsu on-premā. Un kamēr mēs tur testējam, mēs jau sākam arī dziļāk iedziļināties un sapratām, ka mēs varam uzlabot kādas dažas lietas. Varbūt paturam, atstājam to tur mākoni. Protams, ka mēs maksāsim pēc tam kā par produkciju, bet mēs varam to izdarīt. Jā, ar proof of concept jūs varat to izdarīt. Viss, kas jums tika saražots tajā proof of concept laikā, sākot ar landing zonu, kas jau varbūt pirmo reizi dzird, kas ir mākoņu landing zona. Tā ir, ja mēs paskatāmies uz to, ka, lai sāktu izmantot mākoņu pakalpojumu, jūs vajag tomēr savu mākoņu kontu padarīt drošu, paplašināmu, kontrolējamu, monitorējamu. Tas nozīmē, ka viņš ir jāuzkonfigurē tā, lai pēc tam viņu var ērti, brīvi un droši izmantot. Un landing zona, tas ir tas, ar ko sākas principā jebkurš pareizais mākoņa ceļš, izveidot pareizo landing zonu, kuras sastādā jums jūsu mākoņa konta struktūru tā, lai, kā jau teicu, jā, drošība, ērtība, resursu optimizācija un visas tās lietas. Un tā ir landing zona. Un to jūs arī dabūjat bez maksas, ieviešot, uztaisot proof of concept pie sevis. Kā arī pēc tam visi tie resursi, ko jūs tur esat testējuši, jūs varat to paturēt. Neviens jums neteiks, ka, ziniet, mums rīt beidzās proof of concept laiks, ko mums vendors piešķira, jārauj visu podā. Nē, ja jūs piekritāt pēc tam paši maksāt par tiem resursiem, jūs varat visu atstāt un turpināt attīstīt un tāda veida uztaisīt tādu ekspresu migrāciju uz mākoni. Dažreiz tā arī notiek. Bet ko tad mēs tieši varam gribēt pierādīt, ja mēs teicam, ka proof of concept, pierādīt koncepciju, ko mēs varam domāt, ko mēs varam pierādīt? Mums vajag precīzi pašiem sev pateikt, ka, ok, ko mēs gribam notestēt, ja mēs migrējamies uz mākoni. Pirmais, par ko visi uztraucas, ir performance. Cik ātri man tur viss strādās. Kā arī, ja, piemēram, jums tika veikts assessment un kāds jums izplānoja, kā jūsu aplikācijai ar on-prema viņi ir piešķirti tādi resursi, īstenībā mākoni viņa labi strādātu ar varbūt mazākiem resursiem. Un tā es gribu pateikt, vai tad tiešām tā tas būs? Es gribu pārliecināties, cik tad tomēr resursus vajag manai produkcijas aplikācijai. Un tā jūs uztaisiet proof of conceptu, lai pārbaudītu to, kāds būtu tas pareizais sizings. Jo no sizinga, protams, izriet nākamais solis - cena. Mēs gribam pārliecināties, ka tās, ko mums aprēķināja, ka gadā mēs pārmigrējam to aplikāciju uz konkrētiem tiem advancētiem servisiem, mēs maksāsim tik un tik daudz. Tas ir, 2 reizes mazāk nekā mēs maksājam on-prema. Bet es gribu pierādījumus, ka tas tiešām tā būs, lai nebūs tā, kā izrādās, ka, īstenībā tur cenu samazinājums arī nekāds gandrīz nesanāca. Šo arī var notestēt. Tad viens no variantiem, protams, ko gribas notestēt, mums ir vecs serveris, mēs nevaram viņu pārcelt uz jaunākas versijas operatēju sistēmu. Jūs varat mums pierādīt to, ka tas 2008. R2 Windows tieši strādās mūsdienu mākoņu platformā.
parādiet, ka es varu šo aplikāciju tur pārcelt. Tas arī var būt viens no iemesliem, kāpēc uztaisīt POC, lai to pārbaudītu. Features. Tas ir, ja mēs runājam jau par kaut kādiem advancētiem managed servisiem, kur jums parādīja demo, visas superīgas features, kā klients varēs darīt to, viņam būs vieglāk izdarīt šito, jūsu analītiskā programma varēs taisīt šādus te atskaites sekundžu laikā, respektīvi funkcionalitāte. Jūs varbūt gribat pārbaudīt to, ka tā funkcionalitāte, kas uz papīra izklausās labi, arī praksē strādā labi. Nu, un 5. ir, ja mēs gribam optimizēt savas operācijas, tad mēs varam arī gribēt pārliecināties, ka tas tieši palīdz mums vai nu pārvaldīt savas aplikācijas infrastruktūru, vai ja mēs kaut kādu aplikāciju ieviešam priekš lietotājiem, ka viņam tiešām būs vieglāk un labāk strādāt ar to aplikācijas versiju, kas mums divas mākoni, un tad mēs gribam kaut kāda veida nodefinēt metrikas, cik tad produktīvāki palikuši mūsu lietotāji vai mūsu biznesa vienība vai mūsu administratori, kas pārvalda drošību vai vēl kaut ko. Tas ir, ja mēs skatāmies uz tieši migrāciju, bet ja mēs skatāmies uz to use case, kuru es agrāk pieminēju, ka mēs gribam izmantot mākoni priekš vai nu backupiem vai disaster recovery procedūras īstenošanas. Tur jau var būt citas lietas, ko mēs gribam pārbaudīt. Tur varbūt mums netik ļoti ir svarīga performance, kā saprast, cik ātri mēs varam pārslēgties uz to mākoni, tad, kad iestājas stunda X un tiek dota pavēle, ok, tā, on-prēmā datu centrs, sadega, apludis, mums vajag pacelt visu mākoni. Cik ātri mēs to varam izdarīt? Mums partneris apsolīja, ka to varēs izdarīt 4 stundu laikā, vai jūs varat pierādīt mums to, ka tas tieši notiks 4 stundu laikā, un tad mēs piesakām proof of concept un parādām, cik īsti dzīvē laika aiziet uz to, lai to disaster recovery plānu palaist un no A līdz Z, lai viņš nostrādātu līdz brīdim, kad mums visas aplikācijas ir paceltas un ir pieejamas lietotājiem vai klientiem. Nu, protams, ka cena arī joprojām paliek būtisks faktors, kuru mēs arī varam notestēt, cik tad mums maksās datu uzglabāšana un pēc tam arī visu sistēmu pacelšana tajā mākonī. Gribam paskatīties, jā, ok, varam paskatīties. RPO, kas nosaka, cik bieži es varu datu kopijas sūtīt uz to mākoni. Atkal, jā, man šobrīd backupi notiek reizi 2 stundās. Vai es varēšu arī izmantot mākoni priekš backupiem un disaster recovery sūtīt backupus reizi 2 stundas uz turieni, vai man pietiks ar interneta pieslēgumu, vai pietiks ar paša mākoņa performance, lai tos datus saņemtu. Gribu pārliecināties. Labi, varam pārliecināties. Piesakām proof of concept. Un pēdējais faktors, par ko ļoti bieži vai nu nedomā vai domā paša pēdējā momentā, ir, ja mēs pārslēdzamies uz to mākoni, pastrādājam tur kādu laiku, nedēļu, mēnesi, 2 mēnešus, salabojam savu datu centru, uzbūvējam jaunu, sapirkam dzelžus, gribam pārslēgties atpakaļ. Vai tas risinājums, ko jūs izmantojāt, lai pārslēgties no on-prēmā uz mākoni, vai tas pats risinājums ir spējīgs arī atpakaļ pārslēgties tikpat viegli no mākoņa uz jūsu on-premises infrastruktūru? Jo ne visi risinājumi to prot, ne visi risinājumi to prot tikpat vienkārši un viegli, un šis ir arī būtisks moments, ko vajadzētu vienmēr notestēt. Nu, lūk, man liekas, visu, ko varēju pastāstīju par proof of conceptu, atkārtosim drusciņi. Tad, kam tas ir svarīgi? Pirmkārt, notestēt visus punktus, par kuriem jums ir šaubās, vai tieši jūsu biznesa aplikācijai vai aplikācijām
šī migrācijas stratēģija uz konkrētiem mākoņu servisiem, kas teicu, jā, serverless, aplikācijas, serverless datubāzes, labi, storage vienmēr ir serverless, citu datubāžu veidi, kaut kādi citi advancēti analītiskie rīki, vai tas tiešām strādās tā, kā jums tika stāstīts. Notestējam pirms kāds pieņem kādu lēmumu. Var to proof of concept, pat ja mēs neplānojam migrēties tagad, mēs domājam, varbūt pēc 3 gadiem man beigsies garantija dzelžiem, un tad es būtu gatavs varbūt nomigrēties uz mākoni. Priekš kā man to darīt tagad? Ticiet man, gads vai 2 ir ļoti labs laika buferis, lai sāktu tieši kaut kādas tehniskas validācijas taisīt, lai uz to brīdi, kad jums vajadzēs jau izstrādāt migrācijas plānu, jums nebūtu šaubas par to, ka, ja mēs toreiz notestējam, mēs migrēsim šīs aplikācijas tāda veida, tāpēc, ka mēs jau pārbaudījām, ka šis tehniskais risinājums mums strādā. Un tad jums jau ir atliek tikai, saplānot laika, kad un kas tiek darīts tajā migrācijas ceļa, un pēc kaut kādā pieņemta termiņa, konkrēta dienas sākt jau migrācijas, zinot, kā viss tur jau strādās. Tas neko nemaksā, tikai laiku. Protams, ka kaut kādai iesaistē no klienta jābūt administratoriem, kuri izprot esošas aplikācijas, tā, lai viņi varētu palīdzēt nomigrēt un pēc tam arī notestēt, kā tas aplikācijas strādā un novalidēt to, ka jā, viss tā, kā bija solīts, tā arī ir. Vai arī nav. Jā, respektīvi, nav garantija, ka proof of concept vienmēr 100% gadījumu parādīs, ka jā, redziet, viss bija tā, kā mēs bijām plānojuši. Dažreiz var izrādīties, ka ne, īstenībā mēs varam panākt to, ko vajag jūsu aplikācija, bet tad mums vajadzēs tomēr vairāk resursus tā iedot, un tad uzreiz arī kosts palielinās, un tad varbūt tas migrācijas process nav tik finansiāli izdevīgs. Un, jebkurā gadījumā, jums paliek landing zona, pat ja jūs negribat izmantot tos resursus, ko jūs nomigrēt proof of concept laikā, jūs varat visus resursus izdēst. Par tukšu landing zonu neviens jums naudu neņems, bet ja gadījumā jums pēc pusgada, gada, 2, 3 atkal parādīsies vajadzība vai interese kaut ko padarboties un padarīt mākoni, jums jau nevajadzēs atkārtot domāt par to, kā man sagatavot, tagad uztaisīt, atvērt jaunu kontu, veidot atkal jaunus lietotājus visiem, domāt, kā maksāt par tiem resursiem, ko mēs tur testēsim. Jums viss jau būs sagatavots, stāvēs plauktiņā līdz labākajam momentam. Paldies par uzmanību. Daži linki, kā ar mums sazināties, gan ar mani personīgi, gan ar mūsu oficiāliem kanāliem, kā mēs sazināmies ar plašu sabiedrību.